Saraksts numur 2. Sveicināti, kāds jūs ir vārds uzvārds? Raimonds Arājs, Vidzemes saraksts, 15. numurs. 15. numurs. Nāciet balsojiet 3. oktobrī par Es mainām. Jā. Man ir jautājums par repatriantiem. Daudzas partijas grib, lai latvieši atgriezas Latvijā un palīdzēt ekonomiski atjaunot. Es kā nodokļu maksātājs redzu mazliet egoistiski. Ja cilvēki atnāk šeit, pieaug nekustamais īpašums, jā, tāpēc, ka būs daudz cilvēkus un vērtība iet uz augšu. Un viņi būs mani konkurenti, tāpēc, ka mana alga samazinās no to. Kā jūs domājat, kāda man ir pozitīvi plusi no tā, ka atgriezās šitie cilvēki, cilvēkam, kurš šodien maksā nodokļus? Tāpēc, ka es redzu, ka, piemēram, slimnīcas samazinās man vietas, jā, tāpat man nav, ja atnāks vairāk cilvēki, būs mazāk. Un es kā cilvēks, kurš šodien dzīvoju un maksu šodien nodokļi, man tās nav izdevīgi, kā man izskata. Kā jūs domājat viedoklis, kā man tās dos, nevis valstī, man, personīgi man tās iedos? Tātad mans vērtējums tāds, ka šie cilvēki, kas dzīvo ārzemēs, viņi ir ieguvuši tādu citu pieredzi, kas Latvijā varbūt tās nav, ir bagātāka pieredzi, un viņi ir darboties spējīgi, parūpēties par sevi, nodrošināt savu ģimeni vairāk. Tas nozīmē, ka viņi var atļauties ne tikai valsts pakalpojumus, bet arī privātos pakalpojumus. Cik jūs, piemēram, cilvēks vajag, piemēram, paņemsim viens piemērs. Cilvēks dzīvo 25 gadus Londonā, ja? Viņš atgriezies Latvijā. Juridiski, kad viņš atgriezies Latvijā, viņam nebūs līdz galam, viņš ir jau 45 gadīgais, nepieciešamais stāžs, ja? Viņam nebūs pensija. Viņš 15 gadus vairāk no šodienas vairāk pārstrādās, izies uz pensiju, un viņam nebūs sakarā ar to, ka Lielbritānija nebija tagad Eiropas Savienībā. Kāda viņam ir jēga atgriezties uz Latviju un maksāt nodokli, ja viņš nesaņem minimālu pensiju no tā? Likumīgi. Kā jūs motivējat šito cilvēku? Lūdzu, nāksiet pārstrādājot, atmaksājat tāpat kā visi kirgīzi šeit nodoklis, un mēs jums neko atpakaļ nedosim, tāpēc, ka tāpat jūsu privātais fonds, šitais te pensijas fonds nav pieejams, ja? Jūs saprotiet, ja? Un tāpēc, ka cilvēki negrib. Jā, redz, tā ir atkal pretruna. Sanāk, tagad, ja cilvēks rēķinu līdzi, tad visticamākais, ka viņš izturēs ārzemēs, Anglijā, piemēram, ilgāk, tā, lai viņš sev nodrošinātu. Jūs sapratat, ka ja viņš tur izdzīvoja, viņam būs tur... Vismaz es viņu vietā tā darītu. Jā, viņam būs tur pensija, viņam būs tur... Es noteikti nostrādātu tik ilgi, lai es jau būtu nodrošinājis sev pensiju. Tālāk jau es varu braukt atpakaļ un uz tā bāzes jau dzīvot šeit. Tā nozīmē, ka šitais cilvēks būs jau pensionārs un mēs tērēsim tikai naudu uz viņu aprūpē. Jā, bet viņš saņems pensiju no Anglijas. Kāda man, kā šodienas, galvenais, kāda man no šodienas, kā maksātājiem, ja, plus no to, ka viņš atbalsta. Valstim tas būs plus, valstim viņš sāks tērēt naudu. Kad man cilvēkam, kā tas būs. Es tagad samaksāšu visiem ārstiem, visi nodokļi šeit, es samaksāšu visus infrastruktūrus un viņš atnāks. Man tas nav izdevīgi. Es nedomāju, ka mēs uzreiz pārvēršam to sarunu par ārstiem. Tur jau ir cits, viņš jau jebkura infrastruktūra es maksāju šodien. Atgriežās atpakaļ, viņam šeit ir kaut kādi radinieki, ģimene, taksti šeit dzīvoja, ja. Tad viņš parūpēsies arī par šiem cilvēkiem, ja. Nākamais, ko viņš man kāds dos. Ko viņš dod pienesumu, ja, Latvijai. Viņš to savu pieredzi, viņš var arī attīstīt biznesu. Jā, paņemsim nākamais 15 gadus līdz manai pensijai. Kas tas man dos? Kā? Maksas? Valstim tas dos nodokļi, valstim tas dos plus viens cilvēks un tā tālāk. Man tas būs vienīgais mīnus, ka cilvēkam, kurš šodien apmaksā visu infrastruktūru, tas ir mīnus. Jā, bet mēs jau tā kā izrunājam, ka ja viņš ir ārzemēs strādājis, viņš jau nodzīvos tik tālu, kad viņš saņem šo pensiju. Man tas cilvēkam nedos. Nevis Latvijas, viņš tērē pensiju no Lielbritānijas, un kas tas dos man?
Man cilvēkam, kurš šodien dzīvo Viņš tā, atved mums naudu. nu man tas nav izdevīgi apmaksāt. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka viņš tāpat kā turistiem. Tāpēc, ka turisti atmaksā jums naudu jau šeit. Jā. Jā. Man nav izdevīgi apmaksāt visas nodokļus, visas ceļus, visu. Nu, tas nav man izdevīgi. Ja jums 9 klase ekonomiskā, jūs sapratat, ka... Nē, nav tik vienkārši kā. Nu, viņš jau arī maksā visu pakalpojumus. Viņš jau apmaksā, Nu, skatieties, teiksim, paņemsim- cilvēku. Otkārt, viņš jau nemaz, ja viņš izmantos valsts pakalpojumus, viņam tas nebūs pa velti. bet jūs sapratat, ka... Jums te varbūt tās būs tā kā jūs No. strādājat Latvijā, ja? Jā. Tādēļ mums ir iespējams, ka ir kaut kādi apdrošināšana Latvijas, bet viņam nebūs. Kāpēc? Visiem latviešiem ir bezmaksas aprūpe tagad. Nu, kāpēc Viņš ir ne? atbraucis no ārzemēm. Jā, Mums jau viņš ir caur latvietis, uzņēmumiem tas viņš ir viss tiek latvietis, viņam ir Latvijas pasta, mēs runāsim, tā viņš nav notiek. turists. Labi, paldies jums.